Esiet sveicināti ikdienas pārdomās, lai nāk tavs vārds. Mani sauc Mārtiņš, un mēs kopā apskatām lielo augšām celšanās svētku notikumu. Šodien ir zaļā ceturtdiena, jeb lielākā ceturtdiena, kāda ir bijusi pasaules vēsturē. Jāņa evaņģēlija 13. nodaļā no 1. līdz 5. pantam mēs lasām. Bet pirms Paskās svētkiem, zinādams, ka viņa stunda bija nākusi un ka viņam no šīs pasaules jāiet pie tēva, Jēzus parādīja savējiem, ko tas šī pasaulē bija mīlējis, savu mīlestību līdz galam. Vakariņas ēdot, kad jau velns Jūdam, Sīmaņa dēlam, Iskarjotam bija sirdī iedevis viņu nodot, zinādams, ka tēvs visu bija licis viņa rokās un ka viņš pie Dieva aiziet, kā viņš no Dieva ir nācis. Viņš ceļas no vakariņām, noliek drēbes, ņem priekšautu un apsien to. Pēc tam ielej ūdeni traukā un sāk mācekļiem kājas mazgāt, un tās žāvēt ar priekšautu, ko viņš bija apsējis. Šis ir pēdējais vakars pirms krusta. Jēzus zina, ka viņa laiks ir pienācis. Šī ir pēdējā mācība mācekļiem, un Jēzus izvēlās nevis vārdus, bet darbus. Un viņš izvēlās parādīt savu mīlestību līdz galam. Šis grieķu vārds nozīmē līdz pilnībai, līdz galam, līdz maksimumam. Jēzus mīlestība nav līdz robežai. Tā neapstājās pie grūtībām, tā nepazūd nodevības priekšā, tā nebeidzās pie krusta, tā iet līdz galam. Šis ir laiks, kad vakariņas ēdot, Jūdam velns jau sirdī ir ielicis iekšā šo vēlmi viņu nodot. Un Jēzus zina, kas notiks. Viņš zina, kurš viņu nodos, un tomēr viņš turpina mīlēt un parādīt to darbos. Jēzus mazgāja kājas cilvēkam, kurš viņu nodeva. Kāpēc viņš to varēja darīt? Jo viņš zināja, ka tēvs ir ielicis un devis visu viņa rokās. Viņš zina, no kurienes viņš ir nācis, kas viņam ir jāizdara un kur viņš iet, un tieši tajā brīdī viņš pazemojās. Viņš nolika savas drēbes un sāka mazgāt mācekļu kājas. Ebreju kultūrā tas bija verga darbs. Tas bija netīrākais darbs mājās. Neviens cienījams cilvēks to nedarīja. Bet Jēzus šeit no skolotāja kļūst par kalpu. Pats kungs Jēzus Kristus, zinot, no kurienes viņš ir nācis, kas viņam jāizdara un kur viņš iet, noliecās un mazgā kājas saviem mācekļiem. Redzat, patiesa drošība par savu identitāti ļauj pazemoties. Es atkārtošu vēlreiz. Jēzus zina, kas viņš ir, zina, kas notiks, zina, kas viņu nodos, un tomēr viņš mīl, kalpo un pazemojās. Un tas uzdod jautājumu mums, vai mēs mīlam tikai tad, kad ir viegli, vai mēs spējam arī mīlēt tad, kad mums sāp. Vai mana mīlestība vairāk ir vārdos vai darbos? Un es jums varu atzīties, es zinu, ka tā noteikti nav jūsu dzīvēs, bet man tie biežāk ir vārdi nekā darbi. Jēzus saka, es savu mīlestību parādu ne tikai vārdos, bet darbos un līdz galam. Jēzus bija ķēniņš, kuram bija visa vara, un tomēr viņš noliecās, lai mazgātu kājas. Un tas pats ķēniņš, kurš mazgāja kājas mācekļiem daudzus tūkstošus gadus atpakaļ, šodien ir gatavs nākt pie tevis un manis, neskatoties uz mūsu trūkumiem, un mazgāt nevis mūsu kājas, bet mazgāt mūsu sirdis, lai tās ir tīras viņa priekšā. Bet lielais jautājums ir tas, vai mēs to gribam. Turpat tālāk mēs redzam, kad arī Pēteris Jēzum saka, klausies, Jēzus, nemūžam tu man nemazgāsi kājas. Un Jēzus viņam atbild, ja es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļa pie manis. Šodien tās nav kājas, kuras mums ir jāmazgā. Šodien tā ir mūsu sirds. Un neskatoties uz to, kur mēs atrodamies un kādā pozīcijā mēs esam piecēlušies vai krituši, slavējuši vai nodevuši. Mēs vienmēr varam nākt pie Jēzus un teikt, tīri un šķīsti mani. Es gribu, lai man ir daļa pie tevis.